Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stoller. Raidījumu atbalsta Ģiensidige apdrošināšana, San Pellegrino, Air Baltica, Lat Telekom televīzija. Labrītiņ, šo rītiņu, šo skaisto rītiņu, šo burvīgo rītiņu, šo vēlo vasaras rītiņu, no Mārtiņa rītiņu, no Vincenta un no labvakara. Un es ceru, un es ticu, mēs visi esam pavadījuši skaista vasaras dienas, un tagad mēs apakaļ visi tagad pie plītes, un arī jāsāk pašiem gatavot. Un gatavojam, kas ir sezonā. Jūs zināt, es par to tikai sprediķoju, neko citu. Un labs iemesls. Jo kas ir vietējais, sezonālais un vienā ziņā tradicionālais, tas vislabāks priekš mums. Un šodien iet runa par mazo kabacīti. Viņš ir otrā vārdā čukīni, itāliski, courgette franciski. Bet viss tās nozīmes nozīmē mazais kabacis. Un ir interesanti, ka šis te kabacis, tā pirmdzimta šoreiz nav Ķīna, bet viņi ir Amerika. Viņi ir dzelteni, viņi ir zaļi, viņi ir oranži, visādīgos toņos zaļos krāsās ir. Viņi ir daudz un dažādi. Visādīgi šķirnes tāpatās kā āboli. Vēl kas interesants, jūs mums redzat, parādīšu šodien, ir šīs te zukīnī zieds. Viņas ir jālasa vakarā, kad viņas aizgājuši gulēt. Viņas aizstāsās ciet. Pie pirmās recepts mēs visi domājam, ka cukīni ir jācep. Nē, viņu var ēst jēlu arī. Ne tik daudz kā gurķi visur var jēlu ēst, bet jo viņi mazāk un jaunāk, cukīni, viņas var ēst jēlus. Un pirmā recepta es taisīšu vienu ļoti populāru recepti frančiem, itāļiem un arī grieķiem. Cukīni ruļļi. Un pirmais, kas ir vajadzīgs, ir paplāte. Un vajag tādu mandolīnu. Var arī lietot kartupeļu mizotāju. Es parādīšu jums abas veidus, jo ne katra mājās ir mandolīna. Nazi arī var, bet ar nazi viņi tad nesagriezīs plānu. Un es jums rādīšu divas jēlas cukīni receptes. Un šis tāda uzkoda antipasti, kur uztaisīt ļoti ātri un ļoti viegli. Un tad izmērēt pa paplāti oliveļu. Un uzkaisam te svaiga melnos pipers. Jā, lai katrs centimetrs ir trāpies ar piperiem. Un jūras sāli. Un tikai tad mēs ķeramies klāt pie mūsu cukīni. Tā. Nogriežam vienu galu, otru galu, un tad griežam te, kur smuks plāni šķēles sanāk. Un nekur no viena cukīni mēs varam ļoti daudz šķēles sagriezt. Tā. Un tad šo mēs noliekam te pilnīgi blakus viens otram. Un tad sataisam, cik daudz šķēles mums gribās, cik mums daudz cilvēki ir. Parādīšu paralēli ar mizotāju, kā viņus tā arī tāpatās, kur tik viegli plāni mēs varam sagriezt. Un šos arī turpinam likt blakus viens otram. Tad nākamais solis atkal olīveļu
pāri par visu. Un var izlīdzināt viņu ar papīra vieli. Un tad atkal mēs liekam klāt sāli un piperus. Un šidā veidā mēs varam uztaisīt daudz kārtas. Nav nekas jāliek te pa vidu, ne pergamenti, ne virtuves plēvi, bet viens otram virsū. Tā mēs izdarīsim. Un tad mēs atkal atkārtojam ar saigu melniem piperiem un ar jūras sāli. Un jūs redzēsiet, ka drīz viņi sāks palikt caurspīdīgi. Viņi jau sāk palikt caurspīdīgi. Tagad man te top trešā kārta. Un tad atkal nobeidzam olīveļu. Sāli un pipers. Un tad vajadzētu kādas 10 minūtes, lai viņš te atpūšās, lai viņš te ievalkās, tā oliveļa ievalkās. Un tad viņi arī būs vieglāk rullēt. Tagad mēs nākam pie pildīšanas. Un pirmais, kas ir vajadzīgs, uzkārsēt bišķīt pannu un ciedru riekstus. Man ir ieteicams lietot ciedru riekstus, kur izcelsme vai no ir Francija, vai Portugāla, vai Sibērija. Sibērija ir vislabākie. Šo te mēs viņu viegli apcepam, lai tā eļļa, tā aromāta izvalkās ārā. Un pa to laiku paņemam, un te man ir Raimond Meldera kazas siers. Tad paņemam kazas sieru. Mēs viņu te sadrupināsim. Un, lai viņš ir krējumīgāks, mēs pieliksim klāt Lidijas no Rušāna krējuma sieru. Un tādu bišķi tikai, lai tā eļļa izvalkās ārā, uzliekat viņu stūlīt uz augstu šķīva, lai apstājās tā cepšanas procesa. Nākamais, pie šie te kazas sieru, mēs liksim klāt garšaugus. Te man ir salvija. Salvija iet ļoti, ļoti labi ar cukīnī. Viņa aug man dārzā blakus viens otram. Kur man te ir arī bazilika. Un te man pētersils. Un to mēs smalki sagriežam un liekam to te klāt. Vēl ko itāļu franči, grieķi, kas viņam ļoti patīk, čiploks. Bet šeit es neliku jēlu čiploku, šeit man ir cepts čiploks. Vesels galvas ir ceptas. Un iespiedīšu tuč čiploku te masti iekšā. Tad pieliekam vēl pipers. Un tad nolējam tuč šo te oliveļa, lai iejaucās te iekšā. Atšķiet, šī vidusjūras recepte, tad oliveļa visās lomās spēlē lielu lomu. Galvenais aktieris. Viņš ir vēl samērā stingrs. Es pielikšu klāt vēl Rušānas krējuma sieru. Un tagad mums sanākusi patīkam gluda masa. Nogaršojam. Wow! Un tagad ar teikrotu noliekam tajā spicā galā un nekautrēties ar to kazas sieru. Un pārsvarā es redzu, ka šitie tiek taisīti, kad viņi ir grillēti un cepti. Un tad viņi paliek ļoti, ļoti slapji, tie cukīni. Un arī, kas man pasaka, ka ja viņi ir cepti, nu tad tas cukīni pāraudzis ir. Viens arī no galvenām sastādājumiem, es esmu aizmirsis viņus. Bet nekas,
skāda nav. Es daži tā ieplaukšu te par vidu un pārējos es visu iejaukšu tajā masā iekšā. Es emocionāli aizrāvos. Un tad nākam pie rulēšanas. Būtu derēt viņš pišķīt ilgāk, pamarinēt, viņi būtu vēl turētos labāk vēl kopā. Bet es domāju, tas patīkamais, kad viņi tā dzīvi izskatās tagad, viņi kustās. Paņemam citronu, uzspiežam te citronu sulpāru visu, un tad vēl tos pašus garšaugus mēs pārtaisīsim pāri. Un vēl man te jaunā bazilika te ir ar ziediem. Tie ir sīk bazilika. Paņemam šo ar visiem ziediem. Un tā kā timijāni. Un ziedus arī obligāti. Un pašās beigās mēs bagātīgi uzlejam tradicionālo balzāmu etiķi. Un es uzdot pirmo šo vēlā vasaras jautājumu. Kas var būt labāks par šo? Un pašu labāko pārsteigumu nasi. Nu pat nasīs izceps ir svaigi čiplo čipšus oliveļā. Šī nākamā recepte vajadzēja būt faktiski pirmā receptei, jo šeit būs cepti zukīni ziedi. Un kāpēc vajadzēja būt pirmā receptei? Man nepatīk, kad viņi par ilgi ārā sēž šai virtuves karstumā. Un te es jums parādīšu tā viegli, kā viņi to dara Itālijā, Umbrijā, ka man brāļa sieva viņus gatavo. Un te, ja mēs pastamies tūplānā, te ir drīksna. Tas ir jāgriež ārā. Kad es braucu uz Itāliju, man patīk, ja šī ir ēdienkarte, šajā gada laikā es pasūtu veselu kaudzu, nepildīts, bet tikai plikus. Kraukšķīgi. Voilà. Tagad viņus var pildīt ar vienu, ko sirds kairo, ko vēlās. Mēs te restorānā pildām viņu ar krabu gaļu. Un šitā ir kamčī krabis. Un šitā te viena pīle tā pietiek. Šiem trim ziediem. Un pieliekam klāt tuč anšovu klāt arī. Tad salviju, jo viņi ir tiešām tā pata forma, kā pašu zukīni zieds. Un nevajag ne sāli, jo tas anšovs jau pats par sevi sālīts. Un ieliekam to ziedā iekšā. Tad te ir man tempūras mīkla. Te, ka viņš jau sāka burbuļot. Kāpēc? Milti un gāzēts ūdens. Viss. Un liekam iekšā zukīni ziedu. Un tad mums jāiet pie frīaparāta. Un šitas ir tiešām ļoti delikāts darbs. Tagad ejam pie frīaparāta. 180 grādi. Un tad lēnām laižam viņu iekšā. Un tā lieta, nemetat no augstu, tad viņš šplakcīsies. Viņu vajag
ļoti tuvu pielikt klāt pie tās eļļas, lai tā eļļa nelec. Un kad viņi gaiši, tādi cintarīgi brūni, ņemam ārā, uzliekam uz sausa dvieļa. Rekur kraukšķīgs ir. Un tad mēs viņu pasniedzam tāda smuka liela šķīva. Un te man ir arī tempura, garšaugi, pētersils, salvija, raudene un trumpicēnes. Un tad šeit man ir mūsu paštaisītā mējonēze, bet es viņu atdzīvināšu ar sālīto citronu. Un te mēs tikai lietojam to mizu, un šis tikāds 2 mēneši ir gulējis sālī, kad tas sāls ir izkus. Un šeit patikam tāds sālīta citrusa garša. To mēs sakapājam smalki. Aromāts fantastisks. To piemaisam te klāt. Apmaisam. Un tad nobeigumā pie galda mēs pieliekam klāt mūsu sālīto citronu aioli. Varbūt es jums jau pateicu par iepriekš 2 receptēm. Tās man bija manas mīļākās, bet tagad tiešām man vismīļākā cukīnī recepte, kad parāda svaigumu, dzīvību, jautrību. Bet pirms mēs ķeramies klāt pie cukīnī, mums vajag garnējumu sagatavot. Un te ir paprika, un šī paprika ir mūsu paša Latvijā audzēta. Un te mēs tagad griežam to papriku mazos kubos. Šo ieliekam mazā bļodā, noliekam pie malas, un šo mums vajag pašās beigās. Tagad tā zvaigzne no mūsu lugas cukīni. Griežam galus nost. Šo te es jau redzu, viņš ir pa cietu. Šitas man nedara. Tas ir cepšanai vai grillēšanai. Un tagad griežam. Bet katreiz uzmanīgi līdz beigām, ja mandolīna darbojās, lai nenogriež ādu no pirksta. Šo mēs izkaisām uz lielu šķīvu, uz mazu šķīvu, haotiski. Un to mēs darām ar visu cukīni, kamēr viss šķīvs ir pilnīgi pilns. Un atkārtojam to pašu ar dzelteno cukīni. Un es domāju, ka jūs piekrītat, ka nekur vairs neredz to šķīvi. Tad mēs zinām, tas cukīni carpaccio ir izklāts tā kā tepits, tā kā viņam jābūt. Tagad nākamo mūsu paprika. Mūsu krāsainā paprika veram pa virsu. Sarkano sīpolu. Arī griežam viņu smalki. Jo šī ir vidusjūras recepte, es likšu te kaperogas. Jūs varat viņus arī izlaist, bet es neiesaku izlaist. Jo viņš patīkam tādu citrusīgu kodienu dod. Un tagad piparmētru lapas. Saplēsta piparmētra lapas. Un arī baziliku. Čili arī varētu likt klāt.
Un tuč. Lai kādam trāp. Un tagad mēs pie sāla piperu. Uzberam piperu, sāli. Oliveļu. Un lūdzu lietojot to saucamā extra virgin oliveļu, jo tāds no apakšā plaukta, viņš sabojās visu to darbu, ko jūs esat ieguldījuši. Citrons sulu. Un tad plēšam cukīni ziedus. Un pašu labāko pārsteigumu nasi. Nu pat nasīs izceps ir svaigi čiplo čipšus, oliveļā. Kraukšķīgi. Katreiz pēdējā minūtē jāliek klāt. Un tad, kā es solīju, pašās beigās parmigiano reggiano sieru, 2 gadi izturēts. Ja jūs esat tikai pieslēgušies klāt manam raidījumam, neuztraucaties, jo šo raidījumu jūs varat atkārtot redzēt Latvijas Telekom interaktīvā televīzijā. Vai cik sen tas bija? Nu, izliekas, ka sen tas bija. Atcerieties, es jums uzdevu šādu jautājumu. Kur un kurā gadā veikta pirmā rakstiskā liecība par pesto? Atbilde ir 1863. gadā Ženovā. Tas bija Giovanni Battistas Ratto grāmatā La Cucinera Genovese. Un pirmo pareizo atbildi, ko es izlukšu ārā, vinnēs šo te skaisto Solara sulas piedi. Jā, es zinu, es biju solījis tējas katlu, trumuli. Bet tā kā tagad ir oga laiks, es domāju, jūs priecāsieties vairāk ar šo te Solara sulas piedi. Un pirmo, ko es lūkšu ārā, es gribu apsveikt Wilhelm Taips. Wilhelm Taips at. Otro balvi ir Genseriena dāvana karte par 30 lati. Un otro, ko es vēl ārā, Mārtiņš, Kruglovs at. Apsveic tev, Mārtiņ. Un galveno balvu dāvana karte vakariņas divatā restorāna Vincents ar komplimentiem no American Express. Un laimīgais, jeb laimīgā. Sintija Bernava. Apsveic tev, Sintija. Es steidzīgi izsludinu jaunu konkursu. Un kā jūs jau redzat, man te priekšā ir 2 pudeles. Jautājums ir par balzāmu etiķi. Bet par tradicionālo balzāmu etiķi. Jo katrā reize, kad es pieminu balzāmu etiķi, es katreiz runāju par tradicionālo, ne komerciālo. Tradicionālais balzāmu etiķis ir šāds 12 gadīgs. Nākamais pakāpiens ir 25 gadīgs. Tad ir 50 un tad ir 60 gadīgs. Jautājums ir šāds. Kas ir izveidojis tradicionālā balzāmu etiķa pudeles dizainu? Jūsu atbildes es gaidīšu tikai līdz 1. septembrim. Balvas izlozēsim 8. septembrī raidījumā. Balvā ir Solara sulas piede no Genseriena dāvana karte par 30 latiem un
no komplimentiem no American Express dāvana karte restorāna Vincentā 2 personām. Visi, kas iesūtījuši pareizās atbildes visu gadu, bet nav dabūjuši vienu no šīm te balvām, uz gada beigām mēs taisīsim vienu lielu izlozi uz šo te Stoller kafijas aparātu. Raidījums tapis sadarbībā ar American Express Gold un Stoller. Raidījumu atbalsta Ģiensidige apdrošināšana, San Pellegrino, Air Baltica, Lat Telekom televīzija.